Pēc aptuveni gada šī projekta sākšanas es to noslēdzu. Pirms es aizēju un taisu pilnībā savādāka veida video, es vēlos dažas lietas precizēt. Es pats nezinu, cik projektus esmu iesācis un neesmu pabeidzis. Pie tiem ir Ādamorta dziesma, Daniels TV distrack Redux, Daniels TV distrack 2, ko darīt, ja nav ko darīt 10, Daniels TV meme compilation un Daniels mani cepinējis kapa. Es varu darēt, ka ir vēl daži, bet es uz sitienu tos nevaru atcerēties. Kā jau esmu minējis, starp mani un maniem draugiem bija joks. Uztaisīt distrack uz Danielu. Kāpēc? Atzīsimies, viņa dziesmas nav pašas labākās. Es neteiktu, ka manas dziesmas ir kas fantastisks. Atskaitot dažas rindiņas, šī dziesma ir drausmīga. Tad, kad es to izlaidu SoundCloud, es neko īsti negaidīju. Nākamajā dienā gribēju taisīt vēl kaut ko saistītu ar Danielu, tāpēc es palūdzu savu draugu Tomu, lai viņš man palīdz uztaisīt dažus Porsche Macan remixus. Daudzi kā parasti vidēji pēc dažiem remixiem Daniels palūdz, lai es ielieku savu dziesmu YouTube. Es zināju kāpēc, man vienalga, vēl viens dab. Tad lietas sāka norimt. 3 mēnešus klusums. Un tad... Dārgais Daniel, lūdzu izdzēs savu kanālu. Es varētu šo video nosaukt par savu sliktāko video. Mierīgi. Ja Porsche Macan remixi bija shitposti, tad šis bija domāts kā nedaudz analītiskāks video ar ieskatu Daniela dvēselē. Ideja ir ok, bet kā sanāca ar pašu video? Tas ir pārāk slavēts. Man liekas, ir neliela problēma. Šis video bija tik drausmīgi uzfilmēts, tik šausmīgi samontēts, ka man ir kauns par to. Es biju lietojis uzmininu kā demo versiju. Demo versijā tu nevari eksportēt video garākus par 1 minūti. Atceries, šis video ir faktiski 5 minūtes. Bet, Frederik, ja tu varēji eksportēt video, kas ir 1 minūti garš, tad kā tu varēji salikt tos failus kopā, lai uztaisītu to 5 minūšu video? Nu, šeit ir tas joks. Es to nedarīju. Dāmas un kungi, Pauls, Stīvais penis dzenīs. Pauls salika failus kopā, es video augšu pielādēju. Banger. Tas uz YouTube ir mans otrs visskatītākais video līdz pat šai dienai. Tieši pēc dedelisk, kā es to saukšu, izlaišanas, es sapratu, ka man joprojām ir dažas lietas, kuras es gribēju piebilst. Tāpēc sāku rakstīt skriptu. Tiku pusceļā un man prātā ienāca ideja vienam īsiem video. Sāku to taisīt. Man šķiet ir vēl viena problēma. Manam vecajam datoram nebija jaunie driveri. Vecie bija tik novecojuši, ka visi video, kurus importēju, bija violeti un rozā. Woo! Tad paiet mēneši, es beidzot dabūju detaļas jaunam datoram, salieku to, un pirmā lieta, ko es daru, es eju rakstīt skriptu. Iepriekšējais video būtu bijis līdzīgs PowerPoint prezentācijai. Tad es gribēju, lai šis ir mans lielākais projekts, ar viedokļiem no citiem cilvēkiem, varbūt pat intervijām. Nē. Labi, 3. reize parasti veiksmīgā. Noslīpēju intervijas, noslīpēju dažus nevajadzīgus faktus. Joprojām kaut kas nav pareizi. Izdomāju, sākšu no sākuma. 4. reize bija tā veiksmīgā. Tad ķēros klāt pie filmēšanas. Viena maziņa problēma. Man nav ne kamera, ne green screen. Bet paldies Dievam, ka man ir Ādams. Ādams ļoti man palīdzēja šī video tapšanā, un es vienkārši gribu tev pateikties, veci. Visu safilmējām, Ādams aiziet mājās, ķēros klāt pie montēšanas. Paiet 1 stunda, 2, 3, 4, 6, 7, 30 stundas. Bet es to pabeidzu. Es to pabeidzu un vēl vienu reizi atvēru vārdus jaunām idejām, jauniem projektiem, daudz kam jaunam, bet tad es zaudēju motivāciju.
Parasti Daniela video ir domāti, lai ierēktu pār Danielu, bet es jau par viņu biju smējies tik daudz, ka tas kļuva nesmieklīgi. Vārmaņdārs. Es vai nu privātošu vismaz pusi video, kurus esmu augšu pielādējis, vai arī es pilnībā sākšu taisīt jaunus video, galīgi nesaistīts ar Danielu. Kā citādāk saka, man nepatīk teikt, man pietiek, bet man, un es varu darēt arī jums, pietiek video par Danielu.